Ķerties klāt pie Ziemeļitālijas populārākā deserta panakotas. Cik vienkārši pagatavot panakotu. Ir jāņem 200 gramus saldo krējumu un 200 gramu piena. To salēju kopā katliņā. Panakota burtiskā tulkojumā nozīmē vārīts krējums. Panakotu var gatavot tikai no saldā krējuma, bet, lai tā nebūtu tik trekna, es pievienoju pienu. Šis ir tāds ļoti vienkāršs deserts, kur ir ļoti ātri, ērti pagatavot, un kuram klāt var pasniegt dažādas augļu mērcītes, var pasniegt karameli, var pasniegt arī šokolādes mērci. Itāļiem panakota saucās panakota, bet savukārt mums tas ir vienkārši piena saldā krējuma krēms, ko vismaz es atceros, ka mana mamma krustmāte kādreiz gatavojas vienkārši ar želatīnu, pievienojot kādu ogu, vanilīnu. Es šeit pieliku vienu teikaroti vaniļas cukuru, un tagad piebēršu želejas cukuru, drusku vairāk kā 100 mililitrus vai 90 gramus. Šis želejas cukurs ir ļoti ērts lietošanai, tam želejošā viela jau ir klāta, un tā ir izgatavot no jūras aļģiem. Tas nozīmē, ka arī tie cilvēki, kur neēd gaļu, var ēst deserts, kas ir gatavoti, pievienojot šo želejas cukuru. Vienkārši uzkarsē līdz vārīšanas temperatūrai un tad kādu pusminūti. Vēl pavāra un itāļi sensenos laikos, kad vēl nebija izdomāts nec želatīns, nec, protams, arī želejas cukurs, itāļi izmantoja sabērstas smalki zivju asakas, kas kalpoja kā saželējoša viela. Panakota ir uzvārījusies, tagad to pārliešu bļodā, lai tā nedaudz atdziest, un tad tā pievienošu deserta vīnu, jo tieši pie Montes reģionā, no kurienes arī panakota nākusi, ļoti daudzās receptēs tiek pievienots gan vīns, gan rums, jo itāļiem jau patīk tie vīni. Un tad, kad panakota ir nedaudz padzesus, šeit pievienoju kādus 40 gramus. Un tad salēju pa trauciņiem. Var izmantot arī metālu, porcelāna trauciņus, var izmantot krūzītes. Svarīgi panakotai tieši lietojot želejas cukuru, to nelikt leduskapī. To ir jāatstāj istabas temperatūrā, lai tā sacietē. Es pati izmēģināju panakotu, paturēju to istabas temperatūrā, tā sāka želēt un uz nakti es to ieliku leduskapī. No rīta atvēru leduskapi un visa mana panakota bija šķidra. Tagad atstāšu istabā uz galda, lai tā saželē. Tad pie viena uztaisīšu arī ogu mērcīti. Es izmantoju gan avenes, gan zemenes saldētā veidā. Tās ir atkusušas. Man patīk panakotu pasniegt tieši ar ogu mērcēm. Visam nedaudz pūdercukuru, bet to tiešām ļoti maz. Būtu kādu vienu ēdam karoti. Jo panakota pati ir diezgan salda. Ogu mērcē jābūt skābenai. Redzat, cik ātri ir pagatavot panakotu ar ogu mērcīti. Un, ja mīlestība iet ar vēderu, tad runa ir pilnīgi noteikti arī par maniem kanelonī. Jau pēc mirkļa jūs redzēsiet, kā es tos gatavoju un kas tajos ir īpaši. Gardi dzīvot aicina Rimi, Santa Marija, Dansuker un Teļa Ahmad.